Par Baltijas līgas eksāmeniem stāstījām jau raidījuma pirmajā daļā. Ventiņu uzdevums bija ierādīt īsto vietu principiālajiem pretiniekiem no Saules pilsētas. Šoruden abu valstu, trešās komandas un pagājušās sezonas skandalozā Baltijas bronzas mača dalībnieki savā starpā vēl nebija tikušies. Ventiņiem pēdējā spēle pirms FIBA izaicinājuma kausa un labi, ka spēcīgs sāncenses pretiniekos. Jau pašā ievadā Ventspils apliecina favorītu statusu. Bumba nonāk pie Artura Bērziņa, sako piespēle Rašidam Andersonam, metiens liecienā un to nespēja kavēt pat Harisona garās rokas. Nākamajā uzbrukumā labi nospēlēja jau Aksels Vairoks, atņem bumbu Gvezdauskam un 2 viegli punkti. Sākums patīkams, īsā laikā jau +9. Pozitīvi, ka tādā garā kurzemnieki turpina līdz pat otrās ceturdaļas vidum. Tomēr tie nebūtu nekādi šauļi, ja padotos un necīnītos. Īsā laikā Leiši ir atspēlējuši gandrīz visu, un tas jau ir trausls ledus. Tikai +1. Spēle top emocionālāk. Tomēr puslaika beigās Ventspilnieki atkal ir labāki un atjauno 8 punktu pārsvaru. Arī otro puslaiku mūsējiem izdodas iesākt uz viļņa, ko garantē lieliska aizsardzība. Jānis Strelnieks pārķer piespēli, aizskan ātrajā un Vairogam tik vien atliek kā raidīt bumbu grozā. Izšķiroši izrādās trešā ceturtdaļa, kurā Aļģirds Brazis dod izšķirošo triecienu saviem tautiešiem. Strelnieks jaunākais pārliecinoši komandai parāda un pats arī noslēdz uzbrukumu ar precīzu metienu 3 punktu vērtē. Lūk, tas jau ir solīts 20 punktu handikaps, ko bez problēmām arī izdodas noturēt līdz spēles beigām – 83–65. Spēles pirmā zvaigzne ir Aksels Vairoks – 20 punkti un 6 bumbas zem groziem. 15 punkti Rašidam Andersonam, pa 13 tačiem Strelniekam un Bērziņam. VF Rīga Delfīnus uzvarēja savās otrajās mājās Saldū 82–66. Sandim Valteram 16, Zviedriem Maknolam 13 punkti. Baltijas līgā Vefiņš saglabā pirmo, Ventspils 3. vietu. Tabulas otrajā pusē mēs turam īkšķus par Valmieru. Vidzemi, gaidām pirmo uzvaru. Basketbols, kā jebkurš cits sporta veids, nav iedomājams bez formas tērpiem. Lai nesagādātu grūtības sev, komandas biedriem, tiesnešiem, kā arī pats svarīgākais skatītājiem, komandas tērpjas atšķirīgās krāsās. Kam un kāpēc, gaišie vai tumšie, uzzināsim jau tūlīt. Tam, ko tikko minēja Renārs, piekritīs daudzi. Arī tie, kuri spēlēja basketbolu, kad vēl zāle bija zaļāka, bet televizori melnbalti. Pat tajos skatoties varēja atšķirt komandas, jo vieni bija tumšie, bet otri gaišie. FIBAs noteikumu paredz to, ka mājnieki ir gaišā krāsā un pretinieki ir tumšas krāsas kreklos. Ja komandas savstarpēji vienojas, tad var būt otrādi. Latvijas un arī Baltijas līgas čempionāta pieteikumos komandas drīkst norādīt, kādas krāsas vēlās. Labs piemērs ir VF Rīga, kas savā laukumā spēlē melnā. Jau gadiem komandas centušās ne tikai labi spēlēt, bet arī labi izskatīties laukumā. Atbildi pēc kādiem principiem izvēlas formu krāsu devāmies noskaidrot pie Latvijas čempioniem Barons. Sākās ar principu Lainer, tad 92. gadā, tad lielas iespējas izvēlēties nemaz nebija. Un, kad mēs sākām principam, bija baltā un zilā. Kāpēc viņi radās, es pat neatceros, man liekas, ko varēja dabūt tādas arī ņēma tajā laikā. Nu, tad, kad jau ir izvēlēts krāsas komandai, klubam, tad mēģina arī pie tām pieturēties. Un klubi arī mēģina to darīt, jo tā ir neatņemama sporta mārketinga sastāvdaļa. Basketbola apskats ziņkārs Dzīts devās arī pie miglnieku Igora un Raimonda tēva Jāņa, kuram ir pamatīga basketbola formu kolekcija. Formas jau ir pabalējuši, nobalējuši. Sākums jau ar VF formu. Brocēni. Šis ir CSK krekls. Tas tāds vecums. Vecums, jā, vecākais ar strīpam. Tā kā te vēlreiz miglnieks Raimonds. Antil. PSRS izlas Igors. Katram formas tērpam, protams, savs stāsts, bet pirms to uzvelk paši sportisti. Notiek pamatīgs darbs pie formu tapšanas. Klubi izvēlas krāsas, audumu, piegriezumu un dizainu. Pirmais tiek atrasts arī fonts, šrifts tiek izmeklēts. Jā. Tad ir
Tad, te ir saliktas attiecības, te ir izmēri, kā veidojās, kādos laukumos jāiekļaujās, un tad ir arī ražotājiem dod speciāli norādes, cik augsti kas atrodas. Protams, tās vietas varbūt var mainīties, jā, bet izmēri ir stingri noteikti, jo viņi pat mērot tos kvadrātcentimetrus, un tad, ja nav, to var lielu soli dabūt. Mums ir jaunās formas, un viņas ir īsākas. Un, man, teiksim, nav problēma ar to, ka šorti ir īsāki, bet meitenes diezgan jutās nekomfortabli. Bet, principā, man patīk Latvijas izlases formas kāds. Mums bija labas kvalitātes un ļoti ērts. Tāds lūk stāsts par formām. Nākamos jautājums sūtiet uz mūsu e-pasta adresi basketapskats@gmail.com. Mēs izpētīsim un parādīsim! Pārliecinoša uzvara un 6 punkti Kasparam Kambalam Bulgārijas līgā. Komanda gan zaudēja, bet Blūms nozibuņoja Spānijā. Jānim 28 minūtēs 20 punkti. Kristaps Valters zaudēja varenajai Barcelonai. Latviešu aizsargam 12 punkti 27 minūtēs. Andrim Biedriņam 3 spēles, no kurām labākā bija ar New Yorkas Knicks. 10 punkti un 9 bumbas. 2000. gada janvāris Rojas basketbola līdzjutējiem atmiņā paliks ar savas komandas varno cīņu un uzvaru pār Bročiem. Un jā, arī ar Sandu Valteru. Mēs šo uzvaru vēlam Rojas līdzjutējiem. Beidzot atvesaļojies Sandis Valters, bet Roju pametis kluba veterāns Kaspars Krastīņš. Rojas basketbola mīļiem nebija lemts redzēt Valda Valtera došanos laukumā. Toties līdzās Ņūbornam, Broču uzticību jau otro spēli centās iekarot Demetrijus Spols un prieka vēsts mājniekiem. Ierindā atkal ir Dainis Oberšats un Andris Umbraško. Laukuma saimnieki, kā allaž, sāka vareni un pirmo ceturtdaļu uzvarēja ar 21-15. Toties atšķirībā no 8. oktobra spēles, kad jau otrajā ceturtdaļā brocēni viņus nokautēja, šoreiz notika pretējais. Trenera un fanu inspirēti laukuma saimnieki ar 100% pašaizliedzību darbojās aizsardzībā. Kā rezultātā Ņūborns un Pauls tika neutralizēti gan cīņā par bumbām, gan uzbrukot grozam. Pirmo triecienu otrās ceturtdaļas sākumā Broči saņēma no tālās distances, bet 3 minūtes pirms lielā pārtraukuma sekoja otrais, kura laikā pat ar noteikumu pārkāpumu nebija apturams ne Pūce, ne Suraks. Pēc Lasmaņa uzbrukuma laukuma saimnieku pārsvars sasniedza +16. Un pretinieku sejās nemiņas no iepriekšējās pārliecības. Tomēr pārtraukums Bročus vismaz uz mirkli bija sapurinājis. Pakaļzīšanos uzsāka Juris Umbraško. Vispirms viņš eleganti piespēlēja Kristapam Valteram, bet turpinājumā ar Sandank caurgājienos un no pustālās distances guva 8 punktus pēc kārtas. Pēc pauza metiena vairs tikai -2 un šajā iespējams vissvarīgākajā brīdī roka nenotrīcēja Pūcem. Pēc trešās ceturtdaļas mājnieki bija priekšā ar +5 un skaidrs, ka īstā cīņa vēl tikai priekšā. Pēdējās ceturtdaļas ievadā ar talantiem apmainījās Dainis Oberšats un Sandis Valters. Kā vajadzētu spēlēt, saviem partneriem kārtējo reizi norādīja šī vakara labākais Broču spēlētājs Juris Umbraško. +4 un saspringums sasniedz kulmināciju. Par nelaimi viesiem pie rezultāta -5, 30 sekundes pirms spēles beigām nokaitētu atmosfēru neiztur brāļi Valteri. Kristaps nespēja tvert mazliet negaidīt Sandu piespēli, pēdējais ar to nespēja savienoties un lūdzu! Reklāmas stenda caursidiens pēc labākajiem austrumu cīņas paraugiem. 6-0, 6-0, 6-0. Tādas atzīmes liek daisazdošanā, bet basketbolā to novērtē ar tehnisko piezīmi. Laukuma saimnieki augstasinīgi realizē visus soda metienus, turpretīm Broču izmisīgie talantieni ir neprecīzi. Pēdējā minūte, kas šita ilgstam mūžību, beidzot ir galā. Sensācija! Pirmā ešelona pastarīšu uzvara vicelīderus Latvijas čempions un pats svarīgākais – pirmo reizi ar paceltām rokām gavilē savu uzticīgo līdzjutēju priekšā. Es tikai viņam pateicu priekšā, kā vajadzētu spēlēt, un viņš šoreiz arī paklausīja man. Un lūk vēlreiz spēles spilgtākās epizodes. Laukuma saimnieki cīnās par katru laukuma centimetru. Sandis Valters saniknojas uz savu brāli Kristapu un caursit reklāmas stendu. Ar triumfā paceltām rokām pirmo reizi sezonā savu skatītāju priekšā gavilē Roja. Nav šaubu, ka Rojas basketbola zālē tika izgatavots jauns plakāts, bet mēs jums esam sagatavojuši aizvadītās nedēļas labākos momentus un vēsturisku nedēļas seju.
Nedēļas top 5, 5. vietā. Janičēnoks piespēlē Keinam, tas aizsūta pastu uz Minsku un Big Daddy Parahauskis nogādā paku pēc adreses. 4. vietā. Ciprus āķis paliek uz groza stīpas un Veselovs savāc un notīra delfīnu durvju priekšu. Malacis paškam. 3. vietā. Bērziņš netrāpa trīnīti un Arķoms ar ukraiņiem uzspēlēja Voļļuku. Savāc bumbu, Tomas gāžas virsū, bet Baltkrievu putekļsūcējs strādā perfekti. 2 punkti ar sodu. 2. vietā. Kristaps Acīgais pārķer bumbu, Ekspresis Valters skrien un Bērtāns vidējais ar dzirneviņām liek pienest ūdeni Maklintokam. Un 1. vieta mūsu topā. Balto Krievu milzis nav apturams. Viljamsam piespēle Ovenam Skuveklis, bet Arķomam 1. vieta mūsu topā. Ir 1200. gads pirms mūsu ēras. Grieķu karaspēks ienāk Trojā. Visu vidū ir tikai viens līderis. Viens, kurš ved aiz sevis visu karaspēku. Jautāsiet, kurš tas ir? Tas ir Kristaps Ahilejs Janičēnoks! Par godu, uzvaru un likteni, lūk par ko cīnās Kristaps! Uzvarā pār Ukraiņu Azomašu Kristaps spēlēja visu spēli, salādēja 16 punktus, izcīnīja 7 bumbas un atdeva 3 precīzas piespēles. Kristaps, sargi papēdi! Dievi stāv klāt stiprajiem, un Kristaps to zina. Mēs zinām, ka tiekamies ar jums pēc nedēļas, kad piedāvāsim jums superkokteili ar labām un garšīgām lietām. Bet rīt vakarā neaizmirstiet ieslēgt LTV 7, kuru vefiņš Eirokausos tiksies ar Izraēlas Hapoel. Visu labu!